Kā jau daudziem īpašniekiem līdzīgās situācijās, arī Miķelim paredzētā kompensācija nesedz reālos zaudējumus. To kompensāciju nemaz neņem. Es viņu laipni atstāju Eiropai, jo tas ir bišķīt zem mana goda. Viņi jau neieskaita man katru gadu kontā to naudiņu. Man viņu vēl jāpaprasa ir. Man ir jāraksta iesniegums. Miķels mežu mantoja no saviem senčiem un nodarbojas ar mežsaimniecību 35 gadus. No meža vēlējās pasmelties resursus, lai varētu renovēt savas dzimtas mājas. 6. gadā mēs dabūjām ne tikai mežu, bet arī dzimtas mājas. Viņas Latvijas laika ēkas, bet tur bija saimniecības kolhozi. Un man viņas bija jāatjauno. Tieši šeit es gribēju pasmelties līdzekļus tai mājas atjaunošanai. Miķeļa īpašumā tika izveidotas arī buferzonas, taču bailēs, ka tās varētu pārtapt jaunās mikrolieguma teritorijās, Miķelis ķērās klāt pie mežstrādes. Viņi zāģēja zarus, kur paši sēž. Ērgļa mikrolieguma izveidēja man bija buferzona. Un tur bija apmēram, precīzi neatceros, ap 70 gadu audz. Priede, egle, bērs, smuks mežs, kas varēja vēl smuki augt. Es saņēmu papīrus, ka tur ir mikroliegums, buferzona tiek izveidota. Loģiski es viņu nocirtu.